sēžas izglītības jomas speciālisti, vecāki, zinātnieki un paši skolēni. Tikai tad mums būs iespējams vienoties par mūsu izglītības sistēmas mērķiem un uzdevumiem un par to sasniegšanas ceļiem. Pašreiz mēs esam sākuši attīstīt jaunu izglītības filozofiju. Iepriekšējos gados visas pasaules zinātniskā doma galvenokārt pievērsās mācību sasniegumu vērtēšanai, testēšanai, centralizētiem eksāmeniem un diagnosticējošiem darbiem. Pašreiz situācija ir mainījusies. Mūsu uzmanības centrā vairs nav cilvēks kā tikai vienība darba tirgu, absolvents kā noteiktu intelektuālu vērtību nesējs. Pašlaik mūsu uzmanības centrā ir personība. Ik viens cilvēks. Ir noticis šis pagrieziens uz humānu pedagoģiju, noticis šis pagrieziens uz vērtību sistēmas attīstību, un tas ir tas, uz ko mums jātiecas arī Latvijā. Mūsu nav tik daudz, lai mēs nespētu veltīt individuālu uzmanību katram skolēnam un arī katram skolotājam. Ja skolēns, skolotājs citu izjutīs kā personības, ja cieņpilni pamati būs attiecībām starp skolēniem un skolotājiem, ģimeni un skolu un plašāku sabiedrību, mums būs daudz vieglāk panākt Latvijas izglītības augstāku līmeni. Es apzināti nelietoju vārdu konkurētspēja. Mainās šis izglītības diskurss. Mēs vairs nerunājam par konkurenci, bet par sadarbību. Mēs vairs nerunājam par sacensību, bet par kopīgu uzdevumu veikšanai nepieciešamo sinerģiju. Un tieši šādā aspektā es arī gribētu skatīties uz Latvijas vecāku iesaisti izglītības procesā. Lai mēs to nodrošinātu, mums ir nepieciešams gan labvēlīgs normatīvās bāzes pamats, gan arī vienošanās sabiedriskajā domā. Likums paredz visplašākās iespējas vecāku līdzdalībai. Pagājušajā gadā Saeima pieņēma grozījumus izglītības likumā par skolu padomēm, kurās tika noteikta vecāku līdzdalība ikviena lēmuma pieņemšanā skolā. Izmantojiet šīs iespējas, aiciniet skolu vadību organizēt šīs skolu padomes un darbojieties tajās nevis nomināli, bet pēc būtības. Vecākiem ir tiesības izteikt savu viedokli par skolā notiekošajiem procesiem, bet ikvienas tiesības būtu īstenojams tikai uz patiesas informācijas pamata. Protams, ikvienam šķiet, ka viņš vislabāk zina, kas vajadzīgs viņa bērnam, bet nekad nav par ļaunu uzklausīt arī speciālistus, uzklausīt citus vecākus, skolotājus, izglītības politikas veidotājus. Tādēļ vecāku fórumu funkcija varētu būt arī šī izglītošanās, lai mēs saprastu, kas notiek pasaulē, kas notiek mūsu valstī, kā problēmas kādā konkrētā skolā sasaucas ar šo plašāko kontekstu, gan globāli, gan nacionāli, gan lokāli. Es šī vecāku fóruma vai fórumu funkciju un sūtību redzu tieši šajos divos aspektos. Vispirms apzināt situāciju, diskusiju ceļā sniegtai vērtējumu un pēc tam nonākt pie risinājumu iespējām. Latvijas vecāku fórums tik tiešām jau ir kļuvis par nozīmīgu platformu. Kaut kā pareizi norādīt, Čekāšina kungs koncentrējas uz specifiskām problēmām. Tomēr ir Latvijas sabiedrības vecāku pārstāvniecības daļa. Vecāki saviem bērniem mēs esam neatkarīgi no mūsu tautības, neatkarīgi no ģimenē lietotās valodas. Mums visiem ir kopīgas intereses nodrošināt nākotni saviem bērniem, kas ir iespējami tikai tad, ja sabiedrība ir labklājīga, ja sabiedrība ir vienota, ja sabiedrība ir skaidri mērķi, uz kuru mēs ejam. Pašreiz mūsu sabiedrībā, skolas, ģimenes dzīvē ir vairākas aktuālas problēmas,
problēmām, kas varētu interesēt tieši cienījamo auditoriju, es nevaru nerunāt par to, kas pašreiz rūp mūs visiem, pilnīgi visiem Latvijas vecākiem. Vardarbība, un tā ir psihotropisko skolā, ja pastāvēs vārdarbības draudi, ja pastāvēs verbālās un arī, diemžēl, fiziskās agresijas draudi, ja katrs skolēns neizjutīs šo drošības sajūtu. Šeit maz ko mēs varam darīt ar likumu. Likumi ir pieņemti. Gan likumi, kas vēršas pret vardarbību, vajāšanu, gan likumi, kas vēršas pret psihotropisko vielu izplatību. Daudz mēs panāksim ar represīviem mehānismiem. Tie ir nozīmīgi, nenovērtēsim tos par zemu, bet vēl vairāk mēs varam panākt ar audzināšanu, ar izglītošanu, informēšanu, ar skolas un ģimenes sadarbību. Un nav labāka līdzekļa kā sarunas. Sarunas ar bērniem, sarunas ar pedagogiem. Daudz, bieži, vispusīgi. Jā, no bērnu viedokļa varbūt attiecīgi, bet mums par to ir jārunā. Un es aicinu jūs ne tikai pašiem runāt ar saviem bērniem, ja jūs esat aktīvākā vecāku daļa, es nešaubos, ka jūs to darāt, bet runāt arī ar savu bērnu draugiem, kuru ģimenēs iespējams šīs sarunas vēl nav notikušas. Jo mēs savus bērnus jau neaudzinām izolētā vidē. Mums ir svarīgi, kas ir mūsu bērnu draugi, kāda atmosfēra ir skolā, kāda atmosfēra ir klasē, paši to arī veidosim. Neviens cits to nedarīs. Šis fórums ir pulcējis galvenokārt mazākumtautību vecākus, kā īpašu mūsu sabiedrības grupu, jo Latvijā ir un būs izglītības iestādes, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Šī prakse Latvijā jau ir vairāk nekā 20 gadus. Atgādināšu, ka jau 1989. gadā tika pieņemts lēmums par latviešu valodas mācīšanu visās izglītības iestādēs. 1995. gadā aizsākām īstenot bilingvālo izglītību gan pamatskolā, gan vidusskolā. No 1999. gada varam runāt par mazākumtautību izglītības programmu paraugiem un skolām dotajām tiesībām pašām veidot izglītības modeļus. Pēc tam nāca 2004. gads, kas risināja valodu proporciju vidējā izglītībā. Pēc tam pašreiz jau esam nonākuši līdz tam, ka centralizēto eksāmenu saturs ir valsts valodā, kaut atbildēt varam arī mazākumtautības valodā. Un šī sistēma attīstās uz stabiliem pamatiem, tā nav stagnējoša, un tādēļ mums ir jāspēr nākamais solis. Šeit pats galvenais ir precīzi saprast, kas ir jauno iniciatīvu pamatā. Noteikti ne kardināls pārmaiņas, ne reforma. Šī nav ne Druvietas, ne izglītības ministrijas, ne vienotības iniciatīva. Tā ir kopīga valdības apņemšanās, zem kura ir valdību veidojošo partiju vadītāju paraksti. Izglītības un zinātnes ministrija atbilstīgi tai deleģētajai funkcijai pilda valdības partijas sadarbības līgumā izvirzītos uzdevumus. Kā mēs to veicam? Kā jau esat pārliecinājušies, pirmām kārtām un galvenokārt konsultāciju formā, izanalizējot pašreizējo situāciju, iezīmējot problemātiskos punktus un kopīgi vienojoties par to, kāds atbalsts ir nepieciešams. Pašreiz mūsu sadarbības galvenais partners ir mazākumtautību konsultatīvā padome izglītības un zinātnes ministrijā. Jau savas darbības pirmajā nedēļā sasauc pirmo šīs padomes sēdi. Pēc tam mums ir bijuši 3 darba semināri, kas ir atklāti visiem. Ir bijusi sarakste, vizītes skolās, individuālas diskusijas. Aizvakar notika kārtējais seminārs, kurā mēs informējām arī klātesošo vecāku pārstāvis par to, cik daudz Latvijas
Latvijā jau ir darīts, lai stiprinātu valsts valodas komponentu mazākumtautību izglītībā. Kāpēc tas vajadzīgs? Tādēļ, ka Latvijas sabiedrības vienotāja valoda ir valsts valoda, tādēļ, ka mūsu skolēnu zināšanas tomēr vēl nav pietiekami labas, kaut nenoliedzami paaugstinās, un tādēļ, ka skola zināmā mērā aizstāja šo trūkstošo latviešu valodas vidi, kas ir sabiedrībā. Ko mēs vēlamies panākt? Šeit skaidri un gaiši. Ir nepieciešams nodrošināt augsta līmeņa mazākumtautības valodas un kultūras zināšanas, tādēļ Latvijā ir un būs gan mazākumtautību skolas, precīzāk skolas, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, ir un būs valsts apmaksāta izglītība krievu, poļu valodā, literatūrā, vēsturē, kultūrā no 1. līdz 12. klasē. Neaizmirsīsim, ka Latvija ir unikāla valsts, kas par valsts līdzekļiem nodrošina pamatu izglītību 8 un vidējo izglītību 6 valodās, un mūsu uzdevums ir nodrošināt arī augsta līmeņa valsts valodas zināšanas. Pašreiz mēs jau runājam ne tikai par bilingvismu, mēs runājam par multilingvismu, jo mūsu bērni taču prot arī citas valodas. Pašreiz nekāds retums nav vidusskolas absolvents, kas runā 4 vai 5 valodās, un mums ir jāmeklē iespējas, kā uzlabot mūsu bērnu valodas zināšanas kopumā. Un tādēļ bilingvālā izglītība tiek ieviesta ne tikai mazākumtautību skolās, tai ir jābūt latviešu skolās ar latviešu mācību valodu. Tas attieksies uz visiem. Kas mums nav vajadzīgs? Mums nav vajadzīgi monolingvāli latvieši, mums nav vajadzīgas homogēnas skolas, mums ir vajadzīgas skolas, kas nodrošina plaša spektra kultūru un valodu zināšanas, uz to mēs arī ejam. Kā tas notiks? Kā jau teicu, evolūcijas, nevis revolūcijas ceļā. Nav nepieciešama pat likuma grozījumi. Mēs virzāmies uz latviešu valodas īpatsvaru palielināšanu, kas ir paredzēts jau tagadējā likumdošanā, ko jau īsteno vairākas skolas. Mēs esam paredzējuši turpināt daudz plašāku atbalstu sniegšanu pedagogiem. Ja gadījumā kādam latviešu valodas zināšanas ir kļuvušas vājākas, atjaunosim, piedāvāsim kursus, piedāvāsim dažādu veidu digitālos materiālus pašmācībai. Jau tagad ieiet mājaslapā Valoda LV un jūs redzēsiet, ka praktiski visos priekšmetos ir nodrošināts mācību materiālu kopums, arī digitālā formā. Iespējams, pat daudziem pedagogiem būs pārsteigums, cik ļoti plašs ir piedāvājums. Tad to izmantosim. Un sniegsim arī metodisku atbalstu. Arī tur ir labas iestrādes, nodrošināsim pietiekami finanšu līdzekļu daudzumu, lai mēs stiprinātu gan mazākumtautību valodas mācīšanu, gan arī valsts valodas mācīšanu. Mūsu rīcībā ir gan pietiekams līdzekļu daudzums, gan pietiekami daudz laika, gan arī labā griba. Un, kā jau teicu, izglītības sistēmā neko nevar izdarīt piespiedu kārtā. Pat vislabākās ieceres izglītībā īstenosies tikai tad, ja tās tiks pārspriestas plašā sabiedrībā, un tas arī notiek, bet ne uz ielas. Esmu piedalījusies 2 piketos, skaidri paudusi savu viedokli, ka tā nav īstā vieta, kur runāt par nopietniem jautājumiem. Ik viens ir aicināts piedalīties atklātās mazākumtautību izglītības konsultatīvās padomes sēdēs. Mēs esam izsludinājuši pieteikšanos īpašam atklātam semināram, kur ik viens varēs informēt par savu personisko pieredzi. Tas attiecas gan uz skolotājiem, gan uz vecākiem, gan uz skolēniem. Ikvienu, kam ir, kas sakāms, aicinām pieteikties pie Izglītības un zinātnes ministrijas vecākās referentes Olitas Ārkles, Olita Ārkle, IZM.gov.lv. Un atkarībā no tā, cik būs runāt gribētāji, mēs arī organizēsim vai 1 dienas vai 2 dienu semināru. Jo pašreiz jārunā ir tieši pedagogiem un vecākiem. Mēs esam pietiekami skaidri izstāstījuši, kas izglītībā notiks un kas nenotiks. Es negatavojos atspēkot tos mītus, kas, manuprāt, pilnībā tika pārvarēti jau 90.